Labdien! Kemperi 365 no netik saulainās Slovenijas. Šodien mums ir jāapskatās uz šo te skaisto ģimenes piekabīti, kas saucās Adora 573 PT. Tātad par šo te piekabi Adrijas ražojums. Adora, kas mums ir vidējais segments, superskaists, praktisks, funkcionāls, viss, ko var vēlēties par ļoti saprātīgiem skaitlīšiem. Tātad par šo te modeli 7 metrus garš, ieskaitot jūkstieni, un šim te mums ir, kā jau mēs varam redzēt, alko šasī, kas nodrošina to, ka jūs varat braukt patīkami, pietiekami vienmērīgi, ja sanāks kaut kāda sāna vēja sanese, viņam ir iekšā dators, kas to iztaisno. Tā kā ļoti forša, pietiekami liela, bet tai pašā laikā nav arī 10 metri. Un Adora ir slavena tieši ar šiem te lieliem panorāmas logiem, kurus mēs pēc tam varam apskatīt, bet kamēr esam ārā, šeit mums ir bagāžas nodalījums, kā mēs varam redzēt, vieta 2 gāzes baloniem un galā vieta arī rezervas ritenim, tie, kas uztraucās, ka rezervas ritenim vienmēr jābūt līdzi, vai ne? Dosimies tālāk. Tātad šeit mums ir ārā apgaismojums, marķīze nav uzlikta, tā ir pieejama kā papildus opcija, gribat 3 metrus, 4, 5, 6, tas pēc jūsu brīviem ieskatiem. Un kopumā, kas ir ļoti man pašam personīgi patīk, ir tieši Adrijas aizmugurējās gaismas, kas ir piekabei viena no svarīgākajām lietām, jo ļoti daudz cilvēku stāvēsies jums, un labāk, ka jūsu piekabi ir skaista no aizmugurs nekā netik skaista, vai ne? Tātad šādi te viņi izskatās. Ir mums arī teleskopiskās kājas apakšā un arī priekšā, tad, kad stāvam, lai nešūpojās, tā kā varam izvilkt. Viņas gan ir manuāli izvalkamas, bet tā nav problēma. Tas ir tiešām pāris minūšu darbs, un jūs esat gatavs palikt pa nakti foršā kempingā un vēl foršākā piekabē. Tātad dosimies tālāk. Ja mēs ejam iekšā, uzreiz jums parādīšu, kādas te iespējas ir. Šī piekaba būs paredzēta, es teiktu, 5 cilvēkiem, bet ar opciju arī 6 vai 7 cilvēkiem. Tātad, ja jums ir ģimene ar 3, 4, 5 bērniem, šī te piekaba ir jums. Esam iekšā, dzīvojamā zonā, vietā, kur mēs baudīsim vakariņas. Un pirmais, kas krīt acīs, noteikti ir jaunā grīda. Mums grīda ir iegūsi jaunu izskatu, salīdzinoši visām iepriekšējām Adorām. Šādu te grīdu mēs iegūstam pasūtot no 25. gada. Tātad visas jaunās Adoras nāks tikai vienīgi ar šādu te grīdu. Kāpēc es par to grīdu runāju? Tāpēc, ka grīda ir ļoti svarīga, lai iegūtu to kopējo sajūtu par plašumu. Varbūt video nav tik labi atspoguļos, bet, teiksim, šeit ienākot iekšā absolūti normāli, kā normāla dzīvojamā istaba ar foršu apgaismojumu. Viss ir balts. Ir klienti, kuriem ne ļoti patīk balts, tāpēc arī šos te var nomainīt pret koka krāsas skapīšu, tā kā durvīm. Un mums ir arī apgaismojums viss caur salonam, varam redzēt skaisti ledi. Un, protams, kā jau mūsdienu piekabēm ir jābūt daudz logiem. Jo vairāk logu, jo patīkamāk ir šeit atrasties. Dzīvojamā zonā mums ir šāds te liels skaists logs. Kā jau visiem Adrijas logiem mums ir žalūzija, gan moskītu tīkls. Tātad, ja mums nav kā papildus opcija izvēlēts gaisa kondicionieris, mēs varam atvērsīt logus vai lūkas pēc jūsu ieskatiem. Tātad, jā, dzīvojamā zona, šādi te pilveni ar šādu tekstilu ir arī jaunums. Tātad šādu mēs varam izvēlēties, bet jums pastāv iespēja izvēlēties starp 3 dažādiem krāsu paletēm. Un šo te vietu mēs varam pārtaisīt kā pagaidu gultas vietu 1 vai 2 cilvēkiem. Tas būs par dzīvojamā zonu, un tieši pretī dzīvojamai zonai mums ir virtuve. Virtuve, kā parasti, mums ir ar 3 gāzes degļiem, un jaunie skapīši, redzēt šeit sistēmu, tie, kas ir pie mums bijuši nomā, noteikti zinās, kādas bija agrāk Adorām, Adrijām, kāda bija sistēma skapīšu aizslēgšanai. Jautājums, kā viņi kalpos ilgtermiņā, bet šobrīd uz to doto minūti liekas, ka būs labi. Tas tomēr ir jaunums, gan jau, ka Adrija zina. Ja kāds zina, tad tā noteikti ir Adrija, kā uztaisīt skapīšu, kuri neatvarās braucot. Šeit mums ir kā papildus opcija kafijas turētājs ar pašu kafijas aparātu un, protams, Adrijas slavenie melnie krāni, kas iedod tādu viesnīcas vaibiņu vai latviski runājot sajūtu. Kā jau minēju, vai ja vēl neminēju, visi logi ir atvarami, kas ir īpaši svarīgi tad, ja mums nav kondicionieris. Manais muguras tieši senāk stabs, līdz ar to es to nevarēšu attaisīt, bet visi logi, lūkas ir atvarami, visiem ir žalūzija, tā kā tā nav problēma. Protams, ka mums ir lieli nodalījumi, kur mēs varam uzglabāt savas mantas, vai tas ir augšā, vai tas ir apakšā. Par visu, kā parasti ir padomāts, lai jūs justos ērti, komfortabli, lai visam ir vieta, lai nekas nestāv uz virsmām, un jūs varat maksimāli patīkami izbaudīt savas ceļojuma dienas kemperī. Šeit mums ir liels Dometic leduskapis ar, protams, arī ar saldētavu, un, protams, ka nodalījums, kurā mums varētu būt arī mikroviņu krāsnes, ja jums ir tāda vēlme. Un aiz muguras, vai pareizi sakot, man priekšā ir galvenā guļamistaba. Šī gulta šeit ir patstāvīga un ir kā papildus opcijas uzlikts arī televīzijas teleskopiskā kāja.
kad mēs ejam gulēt, mēs aizvaram šo te aizskaru un neviens mūs netraucē. Plus mums ir arī apgaismojums un USB uzlādes iespēja. Gaismu mēs varam regulēt atrodoties gultā, kas ir ļoti forši, nav nekur jākāp, nekur nav jāiet. Un, ja naktī krīt zvaigznes, tad mums ir milzīgs panorāmas loks, pa kuru mēs varam vērot vai nu zvaigznes, vai kokus, vai putnus, kas kuram, kā saka, interesē. Tātad galvenā guļamistaba, manuprāt, ir super nostrādāta. Ko es laikam neminēju, mums ir jauna tipa skapīši, tādi kā vilnīši, kas iedod vēl tādu mazliet dinamiskāku sajūtu, bet tai pašā laikā nomierinošu. Un zem gultas mums ir, kā arī pati Adrija teica, ka viena no svarīgākajām lietām, kad jūs kāpjat iekšā kemperī vai karavānā, ir nolikt kurpes. Jo, ja jūs pēc iespējas ātrāk noliksiet kurpes, jo tīrāka būs grīda pēc tam. Un šeit šī problēma tika atrisināta šeit zem gultas. Un mēs varam redzēt, ka šeit zem gultas ir arī vieta, kur uzglabāt savas mantas. Jāsaprot tas, ka tas viss ir iekšā salonā, līdz ar to, kā saka, izlietoto inventāru, kā saka, sasvīdušās drēbes šeit nebūtu ieteicams likt, ir tam vēl cita paredzēta vieta. Dodoties tālāk, kur tad gulēs bērni? Nu, vismaz mani bērni būtu sajūsmā gulēt kādā no šīm 3 gultām. Tā tad ir izvēle gulēt vai no apakšā, vai pa vidu, vai pašā augšā. Ir arī koka reģis, lai mazāks bērns naktī neizkrīt. Mums ir trepīts, ko mēs pieliekam šeit, un, protams, ka ir iespēja arī aiztaisīt šo te vietu cietī. Šādi, kurš strādā uz magnētiņu, un bērni vai varbūt 70 kg pieaugušie var iet gulēt mierīgi šeit. Vēl ļoti interesanta vieta būs par šiem te logiem, bet to es pastāstīšu jums ārā. Un, protams, ka bērniem ir mantas un drēbes, kurām ir jāatrod vieta, un šī vieta mums ir šeit. Šeit mums ir arī, kā saka, elektrības kapītes, kur mums ir visi drošinātāji, lai mums ir ērti piekļūt. Un šeit mēs varam redzēt, ka ir arī ūdens sūknīts, nevis sūknīts, bet vietiņa, kur ir bārstiņi. Ja ir augsts mīnusi, tad šī būs tā vieta, kur jūs noteikti nāksiet skatīties, kāpēc ūdens pa nakti ir izpilējis ārā. Ja, un man aiz muguras mums ir labierīcības, kas arī interesanti. Tas ir, ja mums, teiksim, kādam gribās iet uz tualeti, tad mēs nevienu netraucējam. Principā viņi ir atsevišķa zona, nav kādam cauri jāiet. Tad šeit mēs varam iet šajā te dušā. Duša ir pietiekami liela, ļoti līdzīgi kā tas ir Adrijas Astelas modelim, kas ir interesanti, mazliet šaurāk. Un jā, šeit mums ir duša, kā arī ir iebūvēts ūdens tvertne. Un, protams, Adrijas, kā saka, jau mums zināmā plasmas izlietne ar melno krānu. Protams, arī tualete ar kaseti un atverams loks. Mums ir iespēja arī pakarināt šeit drēbes. Par visu ir padomāts, lai jūs justies maksimāli kā mājās. Tad iesim ārā, parādīšu vēl to lietu, kas man likās ļoti interesanti tieši no šo te gultas viedokļa. Bet savādāk iekšā tiešām viņa nav pārāk gara piekabe, bet es domāju, 5 cilvēku ģimenē absolūti viss, kas nepieciešams, lai ērti dzīvot. Arī lietainā dienā katram ir sava vieta un bagāžai noteikti arī būs vieta. Tātad šeit mums ir Aldes apsilde, mums ir Adrijas vadības kontrolas panelis un šeit arī mums ir iespēja ar Bluetooth savienoties ar mūzikas sistēmu, tātad mēs varam atskaņot mūziku visā piekabē. Un, ja mēs izējam ārā, tad, kas man likās ļoti interesanti, kad šeit mums ir iespēja atvērt šīs te durtiņas, labā ziņai tas, ka no iekšas viņas nevar attaisīt, var attaisīt tikai no āras. Tad, principā, ja mums, kā saka, nedariet tā bērni, bet, teiksim, tā atnākam mazliet vēlāk mājās, vecāki guļ, tad mēs, tā kā saka, varam ielīst iekšā un iet gulēt, un vecāki nemaz neuzinās, ka jūs bijāt kaut kur izgājuši. Tas nav ieteikums, tas vienkārši mans domu gājiens. Tā kā joks pie malas, ja gribat iegādāties šo te skaisto Adria Adora, zvaniet Visvaldim vai Maigai, Kemperi 365, spiediet patīk, abonējiet un tiekamies jau nākamajā sērijā. Atā!